Piedieviņa Garibaldi, Garibaldi. Giuseppe Garibaldi ir Itālijas militārais un politiskais līderis, Itālijas nacionālais varonis, dzimis 1807. gadā, miris 1882. gadā, devis ievērojumu pienesumu Itālijas apvienošanās kustībā. Ikdieņu podcasts priekšintelektuāļiem. Es nezinu, ka tā ir itāļu dziesma. Šodien mums ir Roberts Silaus, Rihards Sniegs. Atkal man iznācoties. Es atvainojos vēlreiz. Wow. Zini, wow. Nē, es dzirdu tik daudz tavu vārdu. Man vienkārši kaut kas konkrēts counterattacks jābūt. Zini, kā piedod. Wow. piedod. Wow. Nē, nu, bet tiešām tā kā otro podcastu pēc kārtas jau Kristaps vienkārši sāk ar personīgu uzbrukumu man! Kaut kas tur ir starp, kaut ko viņš pret tevi jūt. Kaut ko viņš pret tevi jūt. Tagad tu saki visu laiku, šodien Kristaps bitch. Kausks, lūdzu, visā lūdzu. Bitch, totāls. Sākās, nav davai. Kuce. Dod man. Kristaps Kuce, latviski runājot. Kāpēc ne? KK. Viens kā pietrūks līdz. Tu man atgādini man bērnības bulijas. Domā, ka mēs nedzirdēšu. Kur ir kaut kāds punchlines? Tas bija setups labs. Tu man atgādini manas bērnības bulijas. Un tālāk? Tas, kurš tevi ievelk tajā mājā un lika tev ēst zemi? Kurš nav? Šādi video vēl iznāks. Es nezinu, viņš iznāks, tas jautājums. Iznāks šis video, kur Kristapam lika ēst zemi bērnībā. Diezgan traumatiski, bet es nesen skatījos Joey Diaz stand-up klipu. Jūs zināt, Joey Diaz? I'm from New Jersey! I'm from New Jersey! I'm from New Jersey! Es ļoti daudz viņš ir nosvīdis, viņš zem kokaīna, viņš acīm redzot lūdzu, bet viņš pieprasa no sieviešu komiķiem ar viņu pārgulēt, lai viņas dabūtu laiku pie mikrofona, stage time. So, viņš ir izvarotājs un... Paga, viņš izvarot, tu saki izvarotājs. Viņš vienkārši pasaka, ka viņš tev ir iespēja tādu. Viņš uzmāca cilvēkiem. Tas ir slikti, jā. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir viņam bija tieši runāt par šo tavu traumatisko gadījumu, kur tev lika ēst cits bērns smilts. Nē, nu viņam ir, es skatījos, viņam bija stand-up bits stāsts par to, kā viņu tur katoļu skolā bērnībā drausmīgi daudzīja tās mūķenes un tā tālāk. Un tas visi auditori tur smējas, viņš vienkārši atstāst šo vienkārši drausmīgi traumatisko pieredzi. Nu, tas ir interesanti, kā komēdija strādā. Bet, nu jā, tur smieklēm tu visi pārdzīvo to tur un tā kā mīkstim, bet kā izdzīvo, bet tu tā kā, man liekas, nu ir kaut kāds jau caur tiem smieklēm, tu caur to komēdiju, tu tā kā, nu pārdzīvo viņu, nu to ne? Kaut kādā laikam ziņā. Jau, jā. Kā kurā reizē. Jā. Tu domā, viņš pats pārdzīvo, vai viņš ir monetizējis savas sāpes? Bet, ja tu, piemēram, ir ar tevi kaut kas noticis, tāds varbūt duls, un tu ej pie terapeita, un tu viņam stāsti šo pieredzi, bet tu stāsti tā, ka viņš visu laiku ņirdz. Tev ir tāds, pirmkārt, šiem vajadzētu būt pa brīvu, un otrkārt, man laikam vajag nodarboties ar stand-up. Un tā varbūt arī bija viņam, viņš sāka, ka iet pie terapeita. Nekāda varianta, ka viņš iet pie terapeita. Bet tu esi gājis terapijā, Richard, vai joprojām? Nē, es pārstāju. Es izbeidzu līgumu. Tāpēc tu izārstēji sev. Apsveicu! Let's go! Es izgāju šo spēli. Wow. Bet, es eju terapijā, ka Rihards gāja un izārstējās. Kristaps nekad nav bijis kā terapijā. Tu zini? Kā tu saki, tu zini, kā tu zināt. Tu nezini, es esmu bijis 5 reizes. Jā. Un man terapeita pateica, pirms es aizbēgu no viņas. Kristap, tev ir bēgšanas sindroms, ja? Un es aizbraucu uz Tenerife dzīvot uz 6 mēnešiem malā. Ai, jā. Laikam kaut kas gadu negribēju dzirdēt ļoti. Bija šī patiesība par sevi. Tā bija, tā ir patiesība, jā. Bet jūs, kad jūs bijāt terapijā, vairāk jautājums ir laikam jau Richardam, jo man liekas, viņš būtu tāds cilvēks, kas mēģina to darīt. Jūs esat mēģinājuši sasmiedināt savu terapeitu?
Jā, viņi teica, lai es beidzu tā darīt. Bija... Jo es jokoju. Viņi smējās vai nē? Vai viņi Viņš laik bombīt? Nē, viņi... Visu laiku. Rihard, var beigt tās vārdu spēles, lūdzu. Tur bija tā, ka bija baigi dīvaini, jo tā bija, varbūt, kad es biju pie viņas gājis un esmu atgriezies pie viņas, jo man uzradās atkal nauda par kuru tērēt. Un tad es gāju pie viņas, un tad tā bija kaut 3. 4. nodarbība, un viņa man teica, Rihard, es varu tev kālautot vienu lietu? Man teica, jā, droši. Tāpēc tam maksāju. Tāpēc tev maksāja kaut kādā ziņā, jā. Tu tikai pagaidi, 4 reizes mēs bijām. Tagad tu man jautā, vai tu vari kaut ko man pateikt. Bet varbūt citādāk, ka viņi man teica kaut kas, es varu tā kā būt reāli ar tevi, tā kā pateikt kaut ko, kas var tā kā braužu. Pirms, līdz šim tu nebija fucking reāli. Pagaidi. Šis bija viss tā kā pieklaiks small talk. Jā, tieši tas, Rihard, par ko tu šobrīd dari. Kas tas bija? Es taisu bitu. Jā, un tieši tas viņa man sāka taisīt. Kas ir šīs lietas, ko viņa dara? Kas tas ir? Tā tēla vai kaut kas, ko mēs runājam, vai tas pasniegšanas veids, kur tu tā kā caur to tēlu kaut ko rotaļīgi arī stāstu, vai ja viņi kaut ko pasaka, un tad tā kā tu redzi iespēju kaut kā paspēlēties ar to, ar kaut kādu konkrēta perspektīva, kas tev būtu pret dzīvi, lai kaut ko pateiktu. Tur jāsaprot tajā vietā un laikā. Un loģiski, ka tādas lietas tur izmanto, jo... Yeah. Un viņai tāds... Rihards stāsta savus bērnības stāstus. Ja mēs bijām ar Mārīti 2 tādi, Krievi mums mēģināja noķert uz laiku. Mums bija tāds spēlīt, ka mēs izējām ārā no mūsu aliņas, un tad viņi mūs ķer, bet mēs nekad neizgājām gana tālu. Mēs izējām 3 metrus, viņi mūs ķer, mēs paspējām ieskriet atpakaļ. Bet vienreiz mums likās, ka viņi vairs nav, ka mēs esam beiguši spēlēties. Un es izēju ārā, un nav. Mums nav iemesls skriet atpakaļ iekšā. Un mēs pājām tālāk, un joprojām viņi nav. Un mēs pārējām vēl tālāk, un tik tālu mēs neesam bijuši. Un pums! Gans! Un viņi mūs sāk skriet pakaļ, un viņi nobloķējuši ceļu uz mājām un uz kāpņu telpu. Nikudā nepamažu! Un mēs sākam skriet. Un Mārītis pa gadu vecāk tajā laikā, viņi skrien mazliet ātrāk par mani. Un viņi skrien, un es aizskrienu citā virzienā, es aizskrienu pa labi. Un tur tāda iela dārziņos, tur kā daudz mājas blakus, un es ieskrienos un skrienu tavām mazajām kājām, un saprotu, ka es nenoskries tik tālu, jo tie Krievi visi ir daudz lielāki, un man ir tāds... Es zinu, ka viņi vēl man neredz, jo esmu ap stūri apskrējis, un man ir tā kā pēdējais brīdis pastēpties. Un es vienkārši ierocu grāvī krūmos. Un man ir bail par mani dzīvību. Man ir tiešām liekas, ka viņi man noķers. Viņi man nogalinās. Man nav tāda ideja par to, ka tāda rotaļa. Man liekas, ka man nositīs. Где нож? Давай, Саша, где ножик? Un es no tiem krūmiem sēžu un skatos, viņi izskrien uz to līniju, un viņi tā kā skrien, un viņi apstājās, jo viņi saprot, ka man tāda kaiņas nevarēja tā laikiet. Un viņi sāk rītīgi rūpīgi skatīties pa sāniem. Un beigās es izskrienu ārā, un Ribās mienās. Nē, es vienkārši sāku raudāt. Es sāku raudāt un teicu, lai viņi man ļauj dzīvot. Un viņi bija šokā, jo viņi nezināja, ka es to visu uzpār tik nopietni. Un viņiem bija tāds, oi, Dievs, kas tur notiek? Nē, droši vien mājās. Bet tikai ar vienu norunu, ka tu nodod savu draugu. Un man bija tāds, es viņiem teicu, jā, es došu visu, ko jums vajag. Visu. Es dodošu viņu mammu, vienalga, galvenais ļaujiet man dzīvot. Un tad viņi man palaida, man bija tāds, nē, ko jūs mums nedošu, un es aizskrēju mājās. Un tad, jā, kaut kā tā. Kā tu tagad jūties pēc, ka tu tā šērojies tādu? Tu jūties labāk, tu jūties atbrīvots? Es jūtos, ka ļoti, zini, pat tā, ka es raudāju, man palaida. Es tad jau iemācījos mazliet kaut ko par dzīvi. Es sapratu, laikam, neproporcionāli
nopietni esmu šo visu uztvērs. Jo, kad es sāku raudāt, es redzēju arī bailes to krieviņu puišu huligānu acīs, ka viņiem tāds, viņi nezin, ko ar šito iesāks. un es sapratu, ka esmu bijis, es nezinu, kas man kā bērnam. Man bija tiešām, man likās, ka man nogalinās. Cik tev gadu bija aptuveni šajā stāstā? Man nav 15, 16. Ui, nē. Maz. Nezinu, 7, 8. Tas ir līdzīgi. Man jautājums tev, Rihard, tagad, kad Kristaps tev uzdev šos jautājumus, papildu jautājumus un mierināja, viņš tev glāstīja muguriņu, tev arī tā terapēta darīja? Nē, viņi vispār sēdēja tālu no manis. Tu mēģināji tuvāk viņai ar katru reizi? Vispār viņai bija tāds kabinets, viņai 2 istabas, kur var sēdēt, un tā otra istaba bija tik liela kā skapis, un tie krēsli ir diezgan tuvi viens otram. Un viņi man vienreiz veda uz to istabu, man bija tāds, nē, ejam uz to, kur mēs esam lielā dīvānā, un tas tālāk no manis. Viņas sajūtīs, ka man elpas ir pēc sipoliem. Tieši tā. Aiziet. Šis uzreiz skaņa. Kāds ir laimējis cukuru? Cukurs ir uzkāpis. Cukurs. Bet jā, viņi man kālau to. Viņi man teica, Rihard, beidz tā darīt. Tas ir tā kā izniekots laiks. Un tad mums bija gara diskusija par to, ka es viņai līdz galam nepiekritu. Mani joki smieklīgi, jūs labo kopumā šīs pieredzi. Nē, viņi jautā, nafig es tā daru. Un viņai likās, tas ir aizsarga mehānisms. Un man tāds, es esmu šeit tieši tāds, kāds esmu tā kā jebkur citur dzīvē. Un man vienkārši tas rada prieku. Viss tās roceļas un spēlītes un tā mazā nenopietnība ir tā kā tas, kā es komunicēju. Ne tikai šeit ar tevi, lai justos ērtāks, tā dara pilnībā visur. Un man šeit, ka tas ir ritīgi krūti. Man patīk, ka citi tā dara. Es mīlu tā pats darīt. Un es mīlu citos to, ka viņi tā dara. Un viņai bija tāds... Jā, bet vai tev vajadzēja saģērbties pilnā klauna tērpā ar make-up un visu laiku pīkstināt savu degunu? Bet kādu efortu esmu ielicis? Iedomājies, un ko tu savās parastajās drēbēs tas sēdi? Tu varētu vismaz pēc terapeita vairāk izskatīties. Kaut kādu, nezinu, blūzīti, taurentiņu. Un es tā kā esmu aizgājis uz SRSLV. Kostīmi ir noīrējis šo kostīmu. Šie fucking apavi, zini, cik viņi nērti. Es nāku 3 kilometrus līdz šejienē. Un tu man piesienies. Un tu nenovērtē pat kripatiņu visu to enerģiju, lai tev būtu interesanti. Jo viss atnāk, viņi parasti cilvēki, un es atnāku pilnā klauna kostīmā. Un tu vēl sūdzies. Varbūt man vajag parunāt par to, kāpēc tev grib iesist šobrīd. Tā arī ir. Man liekas, ka tev ir 2 problēmas. Tu mēģini vienmēr visus izklaidēt tā vietā, lai iesaistītos īstā atklātā sarunā. Un otrais ir tas, ka tev ir dusmu problēmas. Šīs 2 tavas diagnozes. Un es gribu tev izrakstīt tabletītes. Es gribu, lai tu zini, ka es tikko nopierdos. Un es neatvainošos. Mēs esam mazajā istabiņā. Es sēžu skapī blakus. Vienkārši es visu laiku domāju, joku, ko jūs teicāt, terapeits kundze. Es dzirdēju to. Jā, tā gan jau bija. Šis gan jau ir pa īstam, kā bija. Paga. Ko jūs tikko teicāt? Es mēģināju izdomāt joku savā galvā. Man tas radīja ideju, jā. Tas, ko tu teici, es beidzu klausīties, bet tas man lika domāt par citām idejām. Zinu, kas būtu labi vienkārši ideja skečam vai biznesam. Vai. Filmai būtu stilīga ideja. Bet cilvēks iet uz terapiju. Pēc tās sarunas es arī pie viņas baigu vairs nekad nejokojos. Un tāpēc tu aizgāji prom? Varbūt arī daļēji, jā. Varbūt arī daļēji. Tev vajag atrast pasaulē ir noteikti kāds terapeits, kas pozicionē sevi kā funny therapy. Funny, tas... I'm like therapy, but funny. Ir taču tā smieklu terapija, kur tas džeks visu laiku smējās. Smieklu joga. Smieklu joga. Pamēģinām. Mēs arī ilgi taisījām vispār smieklu jogu pēc YouTube video, un mēs tā norēcāmies ar Ilsbu.
Bija ļoti labi. Es varu mēģināt atrast televizoru, kur ir tas. Nevajag. Kāpēc ne? Kristaps gribēja, ne? Mēs varam Balsojam. Nevajag. Kāpēc atšķirt? Es tev varu pateikt, ja pēc nevajag. Es esmu daudz eksperimentējis ar smiešanos performances laikā, un es tev varu pateikt, cilvēkiem tas nepatīk. Cilvēki nekad neappreciate to tavu tēlu, ja viņš ir overly giggly, ja viņš smējās un tam līdzīgi. Bet tas nav tēls šeit. Teikt, mēs būsim pa īstam. Pa īstam, Rihards atkal domā tās kategorijas, kur tu jokojies un tu neesi patiesi. Šī ir performance. Tu esi podkāstā, tu runā, tev jābūt labākajā gadījumā, izklaidēji sliktākajā gadījumā. Un tas ir tas, par ko mums ir jāparunā. Šis tavs domāšanas veids ir dziļi iesakņojies. Tavuprāt, vajag performēt. Bet kad tad tu dzīvos, ja tu visu dzīvi pavadi performējot? Damn, that's fucking deep. Wow. Kāpēc šitais tev vispār? Kas ir šis vīrietis mūsu terapijā? Šis ir praktikants, viņš ir jaunais, viņš mācīsies par terapiju, viņam ir 18 gadi. Kāpēc viņš tikko iestājās Ohio, bro! Skibidīs, davai. Viņš gribēja arī paprasīt, vai drīkst kaut ko ielikt TikTokā no visu šī, un viņš ir šobrīd live streamojas visu, bet viņš grib izgriezt arī highlights. Tu esi tas vecais tiktokers, es zinu, tevi tā mēs var dabūt pāris tā kā selfies ar tevi un bišķiņ kaut ko nofilmēt te? Pagaidi, viņš taisa live stream, kur ir, es neredzēju kameru nevienu. Jā. Viņš taisīja live stream kabatā, kāpēc viņš tikko izvēl ārā? Es esmu Rihards Snieg, jā? Atpisies. Tas iet iekšā pa taisnā, viss gramā. Mums jāparunā par šīm tām dusmu izpausmēm, dusmu laikmēm, tā saucamajām. It's not about you, man. Viņš vispār nejūt man personīgo tāpu, viņš tā kā nāk apliek man roku, ko es neviņu pazīstu, viņš man bāž kameras sejā, un tu to visu tā kā uzskat, ka tas ir normāli. Nu jā, šis puisis, Kristapiņš, viņš grib būt psihiatrs. Kāpēc viņš plikpārs? Es esmu TikTok. Tas ir ļoti labs jautājums. Ko tu ģirds? Tāpēc, ka... Tas ir ļoti labs jautājums. Tāpēc, ka es esmu ķīmijterapija. Wow. Kā tu tagad jūties, Richard? Nu, zini ko? Es ceru, ka tā ķīmija uzvarēs tevi līdz galam. Wow. Es gribēju tevi izārstēt, vecīt. Es biju reāli skibidijā, un reāli es gribēju, lai tev paliek labāk, bet tagad... Kāpēc tevi tā mīnus aura, vecīt? Tev ir pilnīgi mīnusā tā aura ir, ja? Kāpēc tevi kaut kāds šitas PSRS styles tavē, ja? Kaut kāds agresīvi. Man liekas, ka tev ir jāierī bišķiņ sēns un jānomienās. Es nezinu, vai viņi to saka tā. Jā, kur ir šis meloņu veips. Kāpēc tu man stūķē mutē savu veipu? Es atvainojos, tu nevari pienākt cilvēkiem un vienkārši uzbāzties. Ja? Es negribu neko no tevis. Tu vari doties prom. Richard, lūdzu. Es tev lūdzu. Viņš veipo šeit. Kas manām plaušām arī traucē. Es tev lūdzu uz mirkli savaldīt savu dusmu lēkmi, ieelpo dziļi, izelpo. Es esmu tas, kurš ir ārpus robežām un normām šobrīd. Es atvainojos, Richard, lūdzu, nepārtrauc mani, kad es runāju, ļauj man izteikties, lūdzu, es tevi nepārtraucu. Jā, vecīt, tu esi rīktīgi. Viņš man arī pārtrauc visu laiku. Tu esi tagad, tu gāzlaito, vecīt, tu gāzlaito šajā brīdī. Ko nozīmē gāzlaito? Kas tie pa anglicismiem vispār? Nezinu, nav nejaus, tā viņi runā, bet šis ir mans māsas dēls, viņš studē psiholoģiju. Un viņš grib kļūt par terapeitu, un viņš šobrīd ir šeit praksē, un es lūdzu tev to respektēt. Vai ne? Mācības stundas terapijā. Ja ar jums kādreiz notikusi sekojošā aina, tā, kas bija iepriekš, tā nav sekojošā, tā ir iepriekšējošā aina, tad jums ir nopietni jāpārdomā savas attiecības ar šo terapeitu. Dīgdieņi. Podcasts. Tā. No forši, es laiku gribēju viņu nogalināt, bet nedrīkst to darīt. Dažreiz nedrīkst. Es nezinu, vai man sanāca 18 gadnieks, bet viņi jau kaut ko tādu saka. Tā ļoti labi sanāca. Jā, tiešām, wow.
Bija visi tie termini ļoti daudz, jo nesen Līgo vakarā mēs spēlējām spēli, kad ditē mēs viņus saucam, un jāpaskaidro, un tu ļoti daudz no viņiem nosauci. Un es viņus pārlasīju, un es nevarēju pat atcerēties. Bet tā kā diezgan iespaidīgi. Tu esi jauns cilvēks. Es esmu still young. Kaut ko es gribēju teikt par runājot par aizmiršanu. Kaut kas man bija. Par ko saistībā varbūt? Mēs te varam atsvaidzināt šo atmiņu. Kamēr viņš domā, man bija nesen tāda situācija, es gribēju paprasīt, vai jums tāda ir arī citreiz vienkārši vienu nedēļas dienā es gāju pa parku, un es itīgi negribēju, man bija tāda rītīgi, citās dienas, kad jūtos ļoti introverts. Tas ir jinxed. Rihards Krūzes. Skaņa efektam. Bet, jā, es katrā ziņā jūtos ļoti tāds introverts tajā brīdī, un es gāju, un tur tālumā es redzēju tādu puspazīstamu personu, un man bija tāds fuck, ko man darīt, es negribu neko tēlot no savas, es negribu runāt, ja, un tad es gāju. Tu negribu performēt. Tieši tā, es gribēju būt un es negribēju ne ar vienu runāt tajā brīdī, un tad man nācās iet tā kā 2 kvartālus apkārt, tā kā visu to savu ceļu, tā kā, man bija vēl tā kā mazliet jāsteidzās, man nācās vēl ātrāk iet, tikai tāpēc, ka es biju šajā mirklī, es negribēju tik ļoti. Satikt Mārtiņu Gritsmanu. Tas jau būtu pat fun. Vai tu ne? Kas bija šī persona? Nosauc. Nope, es varu pateikt tikai vienu lietu. Viņa ir tā kā sieviete internetā. Un viņi ir kaut kāda Latvijā zinām persona, un es viņu tā kā ļoti minimāli pāris pasākumos esmu saticis, un mums ir kādreiz bijuši tāda minimāla apmaiņa tāda, un es ziņu, es iešu garām. Ar fluīdiem apmaiņa? Ar šķidrumiem apmainījāties? Nē, kādiem šķidrumiem? Jā, ar alkohola šķidrumiem saskandinot. Labi, es nedzeru alkoholu, atdzeru bišķiņu nekad daudz. Kas ir ar tevi un alkoholu vispār? Es negribu novirzīties, bet... Ar Rihardu? Tev, Kristap, jo tu it kā esi no Liepājas, tev it kā ir viss priekšnosacījums, tev vajadzētu būt dzērājiem. Tu vienkārši dzer, tev vajadzētu daudz. Un es nekad neesmu redzējis, ka tu dzer, es nekad neesmu redzējis tev piedzērušos. Tiešām? Es esmu redzējis, ko tu aliņu iedzer, bet es nekad neesmu redzējis tev sadzērušos. Un tas ir, godīgi sakot, ja tā padomāju pārsteidzoši. Arī veģetārietis. Mēs bijām pie tevis Liepājā filmēt Dīgdieņu realitātes šovu Instagramā. Lūdzu, piesakojiet un skatieties katru dienu. Iznāk jauns Dīgdieņu video Dīgdieņu realitātes šovam. Jā, sanāca. Un mēs bijām Liepājā nofilmēt stāstus par Krista bērniem, lai viņš izrāda savas vietas. Un patiesībā viņš izauga tik tādā, savā ziņā tādā tiešām nabadzīgā kriminālā 90. gadu vidē. Vismaz visi tie stāsti ir par to. Un ir nedaudz pārsteidzoši, ka tu esi tagad pārcēlis uz Rīgu, dzīvs, vesels veģetārietis un nedzer. Man atkal ir pretēji. Pēc visu piedzīvotā es par neko neesmu pārsteigts. Man vairāk ir tāds skaidrs. Tas daudz. Tā kā it makes sense, jā. Kas ķipā aizbēg no tās vidas un pilnīgi maina, kas sev kādam man vajadzētu būt, vai kāpēc tev liekas, ka tev viss ir skaidrs? Es tā kā redzēju, kas tu esi, un tad es redzēju to, kas tur bija, un man tāds, tā kā šie puzles gabaliņi perfekti iet kopā, jā. Kaut kā izklausās. Jā, jo man likās, kas ar cilvēku var notikt, un tā, kad es redzēju to, kas ir noticis, man tāds, jebkurš cilvēks šādās situācijās, neiznākt. Neiznāk pilnīgi vesels, jā. Jo tomēr, nav jau viegli. Ir noteikti ir saņemts pāris galvas traumas. Piemēram, brauc ar 100 km/h, iebrauc kokā grāvī, tu neiznāks ar visu ārā. Tev būs kaut kādas sekas tam. Bet jāatbild uz Roberta jautājumu. Man liekas, pievienojot to tam teiktiem, man liekas, tas interesantais ir, kā Kristaps veica apzinātas izvēles. Es pieņemu, ka apzināts, lai mainītos vai darīt kaut ko pretēji tam, kur viņi velk šīs, varbūt, bērnības atmiņas. Es nezinu, man nekad nav paticis, ka man kāds kontrolē, un vienmēr liekas, ka
ka jāiet pret straumi, un tad vienmēr šīs kaut kādas izvēles, kas ir bijušas dzīvē, tās vienmēr bija tā doma, ka, vienkārši, nezinu, jāiet grūtākais ceļš. Kad pēdējos gados šis ir kādreiz jau viss tas, ko tu tagad saki, es tikai veģetārietis pēdējos 5 gadus, un tā alkohola vairs nelietoju pastiprināti pēdējos arī kāds 5 gadus. Covids tev salauz? Izklausās, ka Covids tev salauz. Covids vispār viss apiši to, man šeit daudz dzērāk, jau mazāk dzērāju. Dēļ Covid. Tā ir tavs sūdzības, apcīt, Rihardi, jā, atceries to. Mēs varam par Jāņu tus pēc tam parunāt. Jā, un ko es teicu, vienkārši jā, un tad vienkārši pirms tam jau tas viss notika, vienkārši kaut kā pēdējos gados tas tāds apzināts paliek, bet Liepāja tajā tā bija tāda vide arī interesanti, kurā uzaugt, bet viss, kas notiek uz labu, un tā. Labi. Jā, tas ir pozitīvs. Nē, tas ir tāds veids, kā skatīties uz to. Rihard, tu pēc Jāņiem bija tāda besī. Man liekas, mēs neesam par to runājuši podkastā. Nē, mēs neesam. Īsumā, jā, man bija mazliet Jāņi tādi. Bija forši. Man šķiet, ka katrs ir atbildīgs par to, cik tev forši kādreiz ir. Es droši vien biju arī mazliet nogurs, un man vajadzēja kaut kādu atpūšanās periodu, lai es varētu tā labi pavadīt laiku un būt jautrs un rotaļīgs. Bet dažreiz tev nav laika. Dažreiz tu esi noguris un tu aizdodies šīm svinībām un tu gribi labi pavadīt laiku, bet tev tas nenāk viegli. Tev tā kā, nezinu, vienkārši nav, tu neesi savā ne zen steitā, bet tu neesi savā flow steitā. Un tā es jutos līgo vakarā. Un tad tu vienmēr vismaz liec cerības uz visiem pārējiem, ka pārējie tu būs flow steitā, un tad tu vari vai nu viņus vērot, vai arī viņi tev pavalk līdzi. Tu vari uzsēsties uz tā viļņa. Var uzsēsties, jā, viņi to vilni veido, un tad tā. Un man liekas, ka te līdz galam nebija tā, ka pārējie var tā riktīgi izveidot to vilni, līdz ar to tad man tā atbildība pašam par sevi, jo es lielāko daļu arī cilvēku aizvilku tur, kur mēs svinējām. Un tā nesanāk. Un tad beigās arī tā, ka visi aiziet gulēt salīdzinoši laicīgi, kā kurais. Priekš manis laicīgi ir aiziet vispār līgo vakarā jau pirms 2 naktī. Tas ir ļoti laicīgi. Es pats aizgāju 2:30 un nesagaidīju saulēktu. Un tad es atceros svētkus, kad bija riktīgas balles. Jā, tu sagaidi saulēktu, negulēt pat līdz 7, 8 vazājies. Kaut ko redz, kaut kāds sarunas. Tas ir tāds jautri, un te man bija tādi cilvēki padzied pie uguns, kurus pabaudu, jo es nemāku dziedāt, un tam man bija tas super, ejam gulēt, un es aizēju gulēt. Un to visu varbūt arī atrisinājis, ja mēs dzērtu alkoholu, jo agrāk mēs dzērām daudz alkoholu. Mēs šitiem vispār neviens nedzēra, viss bija skaidri. Vienkārši skaidri. Skaidri un garlaicīgi. Skaidri, jā, kā akas ūdens. un man bija tas, viens, un es dzēru to saliņus, un pēc 3. man vispār vairs negribās nelien iekšā kuņģī. Man šis nav interesanti. Nav vienkārši viņš pilns, un tāds pāds. Un es saprotu, ka man pietrūkst tā āzēšanās, ālēšanās un viss pārējais. Un, bija jau forši. Rihards atbrauc un viņš man saka, es ienīstu 30 gadniekus. Tā ir. Man pietrūkst, ka visi tie draugi jau arī bija bērnu galvā vairāk, jo tad jau viņi arī darīja tās muļķības. Un laikam jau arī alkohols palīdz darīt tās muļķības. Un es arī sapratu, ka visticamākais, ka man būs 40 gadi, 100% man būs kaut kāda tā krīze, jo es ik pa laikam atskatos un man gribās kaut kādus tos laikus. Man tā bija savos 20 gados, kad man patīk būt 18 gados un skatījos, man nebūs vairs tā ēra. Un tur bija tāda melankolija. 20 gados tu atskaties uz 18 gadīgo Rihardu, un tev bija tāds, tā ēra bija labā. Nekad vairs es nebūšu tik jauns. Nē, 25 gados man šeit kaut kas es atskatījos uz tiem laikiem. Un, protams, tur bija pilns ar stulbām lietām, kas man ļoti, ļoti nepatika, bet bija arī kaut kādas skaistās attiecības ar, krustucākiem, vai arī man brālā un māsītes tā attiecība dinamika tajā laikā bija pavisam citādāk. Un tad, jā, vienkārši laiks mainās, visi pieaug, visiem ir savi darbi un tam līdzīgi. Tad vienkārši mēs bijām vēl tādi lieli bērni, kas var ir gan pieauguši, lai darītu, ko grib, bet gan mazi, lai tās atbildības vēl nav tik daudz dzīvē, ka mēs varam vienkārši rotaļāties visu caur vasaru. Un ļoti daudz laika pavadīt, darot dummas lietas, nākāt pa batutu, spēlēt basketbolus un sazinu kaut ko tam līdzīgi.
Jā. Un vienkārši es zinu, ka 40 gados man būs mocis, es tusēšu un meklēšu kādu, ko to darīt. Jaunieši! Ko jūs sakat, ja mēs šonakt neejam gulēt? Neejam gulēt. Vai būs interesanti? Visiem tāds, man tāds, fuck, tie labie laiki, mēs vienkārši staigājām pa tukšu brīvības ielu un runājām muļķības un taisījām bildītes. Bet mēs varam iet gulēt un rītā piecelties ap 6-7 un tad iet pa tukšo ielu, izgulējušies un parunāt, ejot uz pēdulu treniņu. Jā, Rihard. Ko? Nē, tas nav tas pats. Pēc tam mēs paņemsim maču kaut kādā kofīšopā. Un padomāsim par nākamajām biznesa idejām vai vismaz kādiem projektiņiem. Nē, vajag, parakstīsimies kladītē un kaut kādas pateicības mūsu kladītē. Un tad ir nodokļi ir jāskārto. Nodokļi obligāti. Tas ir jāskārto. Un jāiztīra māja ir pēc tam arī, jo ir sestdiena tomēr, un tā kā nav citas dienas, kad to izdarīt. Bet saka to more fun, lai viņam izklausās. Kāpēc? Mēs iztīrīsim māju. Katrs vienatnē savā mājā. Jā, tas būs jāsaka laiks kādu muzonu, kādu var paklausīties, kur kādam citam ir jautri. Vai arī vislabāk, ka tu podkāstu, kur tu vari kāds tev stāsta, kā dzīvot, kā kārtējos 7 soļus, kā tu vari iemācīties labāk tikt ar savu dzīvi galā, tad tu noklausīsies, tad pēc tam aizmirsīs. Tas ir tas fun. Un tad pēc tam protams, ir jāaiziet arī uz veikalu. Lai gan pēcpusdienā jau viss ir veikalā, būs jāpastāv bišķi rindā. Bet tas jau tur vajag sataisīt sarakstu, sastādīt nākamajai nedēļai, ko nopirkt. Jā, tad man dvēseli raud. 16 gados mēs ar Valdi Silbijām ceļojumā bija super jautri. Un 18. gadā, 2 gadus vēlāk, viņam jau bija 30 pāri. Un es atceros to ceļojumu. Mēs bijām Kiprā 18. gadā, un mans rezumē pēc šī projekta, ja mūsu kopīgā ceļojuma bija tāds, viņš ir kļuvis par vecu priekš manis, lai mums būtu interesanti kopā ceļot, jo man bija tāds, paņemam Lidlā telti randomā, guļamais un ejam tur vienkārši, jo Kiprā ir silts, vienkārši ejam kaut kur uz krastā, paliekam pa naktu, viņam tāds, varbūt nopērkam zivi un pagatavojam viņu savā Airbnb. Un tas izklausās tik jautri man tagad, tas, ko Valds piedāja. Jā, izklausās labi. Viņš bija tikai mums bija tāds tik čilīgs pieaug un tāds rāms vibes, bet tajā vakarā, jo viņš tā kā, es viņu pielauzu to vienu vakaru izdarīt vismaz, ko es gribu, un esam wild and crazy, un mēs aizējām, mēs esam tajā krasta malā, mēs esam nolikuši mašīnu, un tad kaut kāds 2 stundas gājuši gar to krastu, tur nevar piebraukt. Un mēs esam naktī, mums tie guļamais tikai, un pēkšņi calmā. Kas pirms bombas kaut kur? Krāts kāds jau. Nāk tā vētra, sāk līt. Mums nav nekāda saules, kur paslēpties, un viņš tā kā iet kaut kur sagriež roku. Man tāds, this is fun! Mums ir piedzīvojums kopā. Tas ir tik forši. Mēs neteiksim zivi. Savā Airbnb. Viņam gan jau bija tāds... kā es gribētu būt Airbnb ar zivi, tagad piedies zivas dīvāns sēdēt. Tā bija. Viņam bija tāds vienu reizi, Rihards, un viss. Bet 2 gadus iepriekš tajā Maķedonijā mums bija traki piedzīvojumi, un to es mīlēju. Un tad vēl viņam nebija pār 30. Jā, tas notiek. Tas notiek ātri. Tas notiek, tas ir bums. Un tad, visiem jāparaksta papīri, jūs arī parakstījāt. Cilvēkam nav vēl pār 30, viņi nezina, bet tikko tev paliek 30, tev atnāk pastā papīri, un tev ir jāparaksta viņi. Un tur nav variantu, tur baigi nevar neko izdarīt. Tur vienkārši ir visādi noteikumi. Pāris noteikumi. Tagad tev jānāk miegam uzreiz ap 12. Un Roberts arī vēl, Roberts nekad nav bijis nekāds ballīšu zvērs, bet kaut kas, ko es negaidu no viņa vēl kādreiz ir. Es eju gulēt, un viņš tā kā saka, viņš tā kā pēkšņi dzirdu vēl kapavus, un ir pāri pusnaktī. Man tāds, Robert, ko tu dari? Tie laik, es vēl dzīvoju. Es piekāju gultu, man ir jāizmet visu šī gultas vēl tagad neskastēs. Man ir jāiznīcina visu pierādi. Viņš saka, viņš ies uz Tallinas kvartālu. Man bija tāds... Pagaid, tā ir īsta situācija? Tā ir īsta situācija. Man liekas, what? That's crazy.
Tu tur ej pirms 12 un paliec līdz 12 un ilgāk, bet nav tā, ka tu tur dodies ārā no mājas. 12. Tikai pēc, vienos man šeit baigi vēl. Nevarēja izčamāties vienkārši. Tas Un make-ups vai ir- viņš vēl kādreiz darīs tikko adventures? Nu, nē. Bija laiks, ka man šajā istabā, kur es dzīvoju, man bija tā kā dūmu mašīna un gaiksmas. Jūs dejojat skanēja daudz tekno kopā. Pārsvarā tas tāpat viņi stāvēs kā Tāpat tam pēļņi. stāvēja. Bet bija laiks, ka viņš tur pavadīja. Man tas joprojām stāv, ne? Nu, dūmu mašīna stāv Man šeit. smiekli ir jāaiziet. Labi. Tā. Roberts ir prom no mums. Kur tu ej vispār? Zvana telefons. Un viņš aizgāja uz to talents, tu zini, jā? Viņš gāja. Tas Viņš bija aizgāja? vienreiz tikai tāda. Man šeit pāris reizes. Ja viņš to kā laikam to tik rēd dara, ka viņš nezināja, kā tas jādara. Balīts notiek vēl vakarā. Laikam uzlikšu atgādinājumu pulkstens 1 naktī un pamazām sēdēšos un 2 došos ārā. Jā, viņam tāds saraksts ir tāds. Tas ir ček, tagad es jāiet uz turien, tad man jāpaņem 2 dzērieni, ne viens pirmais sākā, jā. Tad man uz dansoru jāpadajo bišķiņa. Tāds checklists. Fun night checklist. Bet es nezinu, kā tev, Kristap, jautā, it kā, kad tas viss ir beidzies, vai tas ir noticis, kad tu nedzer to alkoholu. Un viņš smējās, ka tas bija Covid laikā. Man tieši tā arī bija, jo Covid laikā es vēl patusēju mazliet. Tad bija tās vasaras, kad tie lielie aizliegumi mazliet atcēlās. Jā. Bet tā tas mazinājās un mazinājās. Protams, arī tas vecums palika un ambīcijas. Sapratu, ka vairs nav laika daudz un jāizdara, bet man bija tā, ka tad vēl bija un pēkšņi tā kā ar nāzi nogriezās viss. Un tu pārstāji braukt visu Stalins kvartālā. Vai, man šeit, kas tur arī bieži gāja, kad vēl bija tie laiki, kad es kaut ko darīju. Tad, man vienkārši pārstāja to darīt. Daļai dēļ Covid. Bet tam tiešām tā, mazāk tusēt. pietrūks tas, jo tu saki, vai ne, tu atskaties. Jo man varbūt, jā, tas fun times, tā kā citreiz tas wildness, tā kā, tie trakumi, citreiz pietrūks tāda lieta, bet tad vienmēr, kad es atceros par to aftermath, kas ir tā kā tā sajūta pēc tam, tā poha, un tas, ka tā poha jau vairāk nebeidzās nākamajā dienā. Viņi parasti ir vairāk dienu process, kas ir ne tikai tas fiziskais, bet arī mentālais, tas pagrimums. Un es to visu vienmēr atceros, un, piemēram, tagad es biju tikko Liepā, jūs aizbraucāt prom, man arī viens draugs Mārtiņš teica, let's go, ejam partī, ja? Un man bija tāds, varbūt es varētu, ja? Un tad es biju tajās domās, sāku flirtēt, un tad es sāku visu laiku domāt par to, bet man būs tik sūdīgi nākamajā, un ko es darīšu, man ir jāizdara tās lietas, un tad es sāku likt tos plusus mīnus, un man tāds, es labāk izgulēšos, un rītā pavadīšu kvalitatīvu dienu kaut kādā saulē, nekā vienkārši šajā naktī iztērēšu daudz naudas, vai ne? Iespējams, ļoti iespējams, būs fun, bet arī pat tagad jau citreiz ir tas, ka es nezinu, tur sēdi to saliņas dzertu, tu kādu mirkli jums jūs tur rācat kaut ko, un te ir tāds vienbrīd tāds, es jau gulēt. Bet tas ir tavs pieaugušais. Tas, kurš tur runā un ir pieaudzis un atbildīgs. Un varbūt tas viss ir pareizi, bet tas izklausās fucking boring. Viņi vienkārši palīdz zem ūdens un atstāt tur 3 minūtes, līdz viņš vairs kā neuzpeld augšā. Vienkārši aizveries. Atdod man to Kristapu, kurš ir bezatbildīgs un domā par to vakaru. Jo, zini, mums būs riktīgi nice tajā vakarā. Mēs satiksim foršs cilvēks, iepazīsim, parunāsim. Mēs neko no tā neatcerēsimies. Bet kamēr tas notika, tas bija fun. Tu man tikko gan īsti pārdevis, jo sāku domāt, vispār ejam Bet dzert. man šķiet, ka tā ir svarīga mentalitāte, ko nepazaudēt. Jo pasieties, filma Hangover. Jā, ja viņi būtu tādi, neko nedarīsim. Man no rīta aiziesim pašauļoties. Vai viņiem būtu tetovējums uz sejas? Vai viņi būtu satikuši Maiku Taisonu? Nē. Tu domā, tā dokumentāla filma? Dokumentāla filma Hangover, jā, tur, kur viņi bija banku kā un viss kaut kas. Tas ir galvenais pierādījums, kāpēc vajag nepazaudēt to dzirksti tusēties. Moška, tā ir dīgdieņa video, viena tiešām noziedot to vienu nakti, mēs līdz blackoutam aizējām. Viena noziedot, viena priekš tādu statu es būtu gatavs noziedot, tikai dēļ tā, ka tas būtu tikai for greater cause. Vecrīga, mēs nākām. Daudz cukurs, daudz insulīns, tā būs Robčik jāšpricē iekšā daudz. Tā ir šoti.
Bet vai tad šnapī jau ir cukurs daudz, ne? Tas jau tā kā ir. Nē, viņš tieši cenas lai cukuru. Tiešām? Tad jau tas ir veselīgi tev. Zied, jā. Kur ir šots šai visā podkāstā? Tad tev nav jāiet staigāt, tu var vienkārši šotiņu iedzert pēc pusdienām. Viņam nav jāšpricē, nemaz viņš vienkārši būtu ierāt šotu un gatavs. Vai ziet? Tas nav veselīgi, nē. Bet, nē, mēs varam laikam jau aiziet kādreiz uz vecrīgi. Jā, man visvairāk, man besī, kad pārsvarā jau ir, tas ir forši, jā, tu vari satikt kaut kādus jaunus, interesants cilvēkus. Bet laikam tie 70% no laika ir cilvēki, ko tu satiec, ko tu nekad dzīvē negribētu runāt. Un viņi tev nāk kaut kādi šitie veči klāt, un tad viņi tās, tu vecī, tu esi tos, es vecī dod maro, un tad tev 10-15 reizes jāsarokojas ar viņu, lai pirms viņš aiziet prom. Un tu nevar dabūt prom to cilvēku. Nevar dabūt prom. Un es ar tevi pat skaidrā negribētu runāt nekad. Nav nekas, pa ko mums runāt. Un tu gribi tagad pālikt, ka tev ir 3 smadzeņu šūnas palikušas. Tu gribi uzturēt tematu. Tu gribi uzturēt tematu par... Bet patiesībā, zini, ko tas Egars Bāliņš, zini, ko viņš vēl nav tik smieklīgs. Tā kā, zini, tie video, vai kas, un tad viņš sāk vienkārši nodirst kaut kādu cilvēku, randomēs, tā kā, halo, Robert, bet kā tu šī ir tā tava jautrība? Kā tu vari nodirst kaut ko tu pats darīsi? Bet tieši tā mēs iepazināmies. Es biju talents kvartālā, tu man pienāc pilnībā pipelē. Tas Egars Bāliņš. Es Bāliņš jau tik rēcīgs. Es redzēju artišoku, es redzēju improvizācijas teātra artišoku. 2015. gads tas ir, jā? Protams, jā, es improvizācijas teātru nosaucu par stand-up. Stand-ups, ko jūs tajā improvizācijas teātrī darat, ir tik labs. Jā, un Rikards ir mans favorīts. Zini, kas es man tas Egars Bāliņš, es nezinu par to, bet tas daudz smieklīgāks. Nē, ir lietas, kas man arī... Nē, ir lietas, kas... tur tas pēdējā tā izrāda. Tas pēdējā, tā. Bet ir arī lietas, kas man tā nevisai. Zini, ka, tad arī vienmēr tur... Tiešām gribās viņu aizvērt. Kad tu spēlē to geju, tas... To geju? Kad tu tur spēlē vienā ainā, tur izrādē, tu spēlē... Tas ir nedrīkst, jā, netēlā gejs. Bet, zini, kā tu tēlo šajā brīdī čalīt, kas kaut ko saprot no komēdijas, tev vajadzētu pilnīgi tēlot kaut kādu, kas runā par vispār par kaut kādu. Te jau tu, tiešām, jā? Ja man būtu tāds, ka es klausījos, un tad vismaz tu varu, tā ir kaut tēma, bet tāds čals jau tev pienāks, viņš sāks runāt iespējams vispār. Es man ir bijis šādi. Basīs sāk runāt tā. Tur Golden State, jā, tur iedomājies, viņš šobrīd tik tā iemet to trošu, ka tu skaties basīt. Paga, jā, ne, Golden State tā ir huiņa, veci, Golden State tā ir huiņa. Tas ir Krista Porziņa. Tas ir, Liepājas, zini, es esmu pats no Skrundas. Es no Skrundā dzimis audzis. Skrundā dzīves sauc man dzīves. Viņam pārāk labi sanāk. Vari viņam aizvērt muti. Tā, paga. Es esmu parasti bez konflikta. Jā, bet... Tu domā, ka tāds... Bet sadomājies bez zvaigznē. Tā zvaigznē tā ir jābaigais, tā zvaigzne domā, ka tās labāks pa mums visiem. Mierā, viņš mierā. Tu neskaries man. Kāpēc tu pieskaries man? Piedod, es savu nepēs. Man vienreiz Līgo vakarā bija šāda saruna, un viņai bija negaidītākais turpinājums, jo man vīrietis tā kā nāk un viņš stāst par video, un viņš tā kā redz rīktīgi. Ir viens rīktīgi rēcīgs džeks, viņš tā kā nevar pateikt līdz galam vārdu, bet viņš parādīs video, viņš izvēl telefonu, attaisa un parāda Roberta profilu. Let's go! Un es esmu uz kāla ezera ar kaut kādu čāli, kurš ir pilnībā nost, viņš stāst, kas ir rēcīgi, un tad viņš ir rīktīgi rēcīgs, un tad parāda Roberta, man bija tāds... Jā, šis ir interesants džeks. Iedod man telefonu, viņš paņem viņu telefonu, kā viņš nesās unfollow. Es domāju, tu ņemties upējiem. Izsludē. Es ļoti labi, bet šeit to reiz arī stāstīju, kad atgriezies. Jā.
Tas bija ļoti rīcīgi. Interesanti. Forši. Tas kaut kur redzēts, jā. Kaut kur redzēts pārsvarā. Tas čels bija zem koka. Jā. Viņš bija... Viņš pēc tam iekrita no ūdenī, no plosta. Nē, nu, zini, bet cilvēks māca atpūsties, vai ne? Viņam bija ballīt, tev vajag viņu draudzēties. Es domāju, vai kad Rihardam būs 40, vai viņam būs... Jo tur ir 2 varianti, kuros iet. Vai viņš tusē ar citiem 40 gadniekiem, 50 gadniekiem, kam ir šī pusmūža krīze, un tad viņi visi pašām vaļā ar saviem elsvēdriņiem jau. Vai arī viņš tusēs ar 18 gadniekiem, 20 gadniekiem, un viņš būs tas viens onkols tajā kompānijā. Es domāju, varētu būt šis otrs variants, jā. Bet ko tu tipu veco veids tur? Es nezinu, bet viņš mums pērk alkoholu. Pārīme! Jaunieši! Agrāk jokojoties, man sauca, ka esmu Raims, jo staigāju viņa mētelī, un man bija vienmēr, es to neuztvēru kā liela uzdursēna. Man bija tāds, nākotnē man arī būs tā kā Raimondam. Tas bija Rīgas improvizācijas teātra vadītājs. Un es nonākšu kādā punktā un vietā, kur būs daudz jauniešu man apkārt, un es viņai pirkšu alkoholu. un viņiem man tusēs. Tas, man liekas, ir vai nu, bija Rīgas, ir joprojām Rīgas improvizācijas teātrs. Šādu mēs ar Rihardu nākam no šīs organizācijas, kur bija ļoti daudz grupiņas, nezinu, 50 cilvēki tur mācījās. Tu ietusēji kādreiz ar Raimondu? Pirms jūs atklājat par viņu detaļas, es gribētu prasīt, man vienkārši Raimonds, kas pērk jauniešiem alkoholu, man uzreiz iet domas pie tā, ka viņš pērk to alkoholu un tad viņš mēģina uzmākties jaunām meitenēm. Tas man uzreiz tā kā mēģina saslēdzās kaut kas ar to. Nē, viņš bija tiešām tāds vienkārši... ir noticis, jā. Ir, jā. Nu, godīgi sakot, tāpēc mēs aizgājām no tā, nu, vismaz mana grupiņa un vēl... Citas saistībā arī ar to, ka mums nepatīk, kā tur tika organizēts viss, bet arī viņu uzvedība, vismaz mūsu grupa noteikti balstījās uz to arī. Jā. Viņu uzvedība nebija pieņemama Pālī ar... Pālī, jā, tieši viņš bija uzreiz mazliet... Viņš bija klasisks kurš Pālī kļūst par muļķi. Jā, viņš Pālī bija tā kā Roberts Skaidrā. Jā. Nu, tur noteikti bija viens incidents. Wow! Cik tas bija ilgi, wow! Tad jau viņš nešā garām, tad tu pareizi pateici, wow, tas ir crazy, tas bija priekš tavu fucking prāta tik ilgi, wow! Es domāju par to incidentu. Sorry. Tu tik ļoti dziļi bija tajā visā traumā savā ziņā, gan izolmust. Bija viens incidents, jā. Ar tevi tieši? Ne jau ar mani. Tev mani. bija parūka? Piedod. Nē, ar mani nebija. Pagaid. Bet bija jauna meitene, kas gāja un mācījās šajā improvizācijas teātrī. Un tad tur bija... Tiešām kaut kas slikts? Jā? Nē, no viņa puses bija mēģinājums, man liekas, tas, ko... Nu, es tur nebiju klāt. Bet tas ir citi cilvēki, kas ir pazīstami, kas ir no šī teātra, kas bija klāt. Es arī nebiju klāt. Un tā kā tas notika ballītē, kur bija... Grūti. Tu tā pastāsti, ka man tāds, labi, es ne... Bija tāds uzmākšanās gadījums. Es negribu varbūt iedzināt, tas arī, es nezinu, kāds labums no tā. Nu, tā kā beigās mēs aizgājām prom vēl daudz, principā tas viss teātris izjuka šī iemesla dēļ un daļai viņa arī nekompetences dēļ visu to vadīt. Tas ir tā. Mans personīgais viedoklis par to visu. Bet tas ir variants, kā tu vari. Tev jau nevajag būt obligāti krīperim. Tu vari arī būt normāls, respectful un tusēt pārsvarā, jo tā arī bija. Tu kādreiz ietusēji? Nu, mēs tur bijām kaut kad, tas tajā nometnē bija improvizācijas vai kur bija? Tā pirts un tā nometne vai kas tur. Nē, es nekad viņu... Nometnes bija labās. Nometne pirtī? Nē, nu kaut kādā viesmājā un pirts arī bija. Bet, nu jā, Raimonds, es nekad ar viņu, man nebija nekādas kopīgas valodas. Man bija cik tur 20 gadi, viņam bija cik 40 pāri, un viņš jau likās pat vecāks par savu vecumu, jo tomēr tas alkohols bija atstājis iespēju. Un viņš tur ārā... Es stāvu un runāju ar dažiem cilvēkiem, pīpē to savu cigareti, un dzeru, un tur stāst, un es tur mēģināju pastāvēt un paklausīties, un tik šausmīgi ar laicību, un neinteresē vispār. Bet viņš bija tas vecais, krūtais čalīts, kas tur visu kaut ko stāst, un visiem viņš bija ļoti labs improvizators arī, tas klasiskais, viņš tomēr, viņš bija izcils improvizators.
Neko nevar pateikt. Tā kā viņš nebija pasniedzējis, varbūt labākais, bet arī es nekad nepiedzīvoju, varbūt viņš bija ar citām grupām, bija labāks pasniedzējis. Mēs jau tikai bišķiņi viņš ar mani personīgi strādāja. Tā kā man nebija tādas pieredzes ar Raimondu. Viņš tev aliņu nenopirka. Nepirka viņš man aliņu. Jā, man aliņus viņš pirka. Es jau nepatīk. Ļoti daudz, tā litrāžu. Ko viņš man ir nopirka. Bet viņš maksāja pats, tāpat nebija jāmaksā, viņš vienkārši atnes. Zini, kā vienkārši realitātē bija tā, kad es biju bombs, man vispār nebija naudas, kad es sāku improvizācijā. Cik tev bija gadi vispār, kad sāki? Teorētiski pirmais mēģinājums laikam bija 12. gadā. Un tad es uzreiz aiztenos pats kaut kādā brīdī. Un tad es atgriezos no tās Londonas. Un tad es tā turpināju. Bet 12. 13. gads, 14 gadu atpakaļ. 20 gadu, jā, kad es laikam pirmo reizi aizgāju uz improvizācijas teātri. Tu teici, ka tu biji bombs, jā? Jā, man nebija naudas. Labākā laikam daļa improvizācijā ir, ka tu arī dzīvē noimprovizēt, ka tu neesi bombs, ne? Tāds nestrādā. Es nezinu, kur sēž sorry. Es nezinu, kur es kāšu siešu daudz. Parēķināt, saprast noteikti, kas tur notiek. Jā, tev arī, jā, no improvizācijā tu, piemēram, darbojies ar neiespējamiem, tu ar neeksistējušiem objektiem, piemēram, improvizē, vai ne? Jā, tev ir rekurtu, tev ir glāze. Jā. Es sapratu. Tu vari paēst savu neredzamo ēdienu. Kaviārs. Bet tajā pašā laikā tu nevari nospēlēt, ka tu ēd kaviāru, jo tu nekad nezini, kā viņš garšo. Kā viņš jālieto, tu nezini. Ja? Es nezinu, kā Porsche ieslēdz. Vispār ļoti ilgi man nebija tiesības mašīnām un diezgan regulāri jāspēlē, kur tu vadi auto. Un tas vienmēr jutās tāda, ka visi zina, ka es nemāku vadīt auto. Man bija tāds stūrīts. Rikards tāda kā slauds gola, ka es tur sēžu. Un tikai bija jāmērkop tā manuālā kārba. Es nezinu, kas tur jādara. Es tur kaut kā... Uzgriez kaut kā. Kaut ko uzgriež, jā. Tā kā varbūt kādam liekas, ka es logu nolaidu lejā vecajai mašīnai. Es braucu ar mašīnu. Tas man uztrauc visvairāk. Man bija tas Rēmāt, varbūt es varu mācījuši kādu stundiņu pastrādāt pie manas mašīnas tehnikas. Un tu teici, bija bombas, jā, un tad tu sāki, un tad viņš tev pirka alkoholu, jā. Un jā, bija vienkārši improvizācija, bija puse improvizācijas teātra mēģinājums ilgs 3 stundas. Bet pārtīs pēc mēģinājuma ilgs daudz vairāk kā 3 stundas. Un, teiksim tā, beigās tas laiks, ko tu pavadīji improvizācijas pasaulē. Futbolā tu tiešām aizēji uzspēlēt treniņu, tu aizēji prom. Improvizācijā vienkārši tas viss ļoti izstiepās. Un tad mēs vienkārši dabūjām tos ļoti daudz jaunus draugus. Un tur viss bija par un ap to komunu. Man vienkārši nebija, mēs ejam uz bāru, man nav naudas. Varbūt man pietiek pirmie maliņiem, bet visi nākamie Raimonds vienmēr uzsauc. Jūs tur improvizējāt arī? Tas bija ilgu laiku. Vai šeit līdz man sāka būt vairāk naudas. Es varēju pats kādreiz kaut ko atļauties. Bet viņam nekad nebija problēmas. Tā kā parūpēties par tiem, kam nav vienkārši nauda. Sociāli. Savā ziņā. Bet jūs arī improvizējat, ko jūs izrunājat? Jūs beidzat, jūs tur izimprovizējat, jūs 3 stundas esat, tad jūs ejat uz to bāru, jūs turpināt tur kaut kādām tur. Jā, tas tā kā nebeidzās. Visiem bija jau tajā laikā. Tajā laikā arī tas kaut kas jauns, tev tas interesē, un tad kaut ko, nezinu, rotaļājies, spēlējies, draudzējies, un daudz jau tādas lietas arī. Ir īpaši sākumā bija, kad seju ar kādiem citiem, un kaut kāds jauns vingrinājums, kur bija kaut kāda, nezinu, spēle, un tad tā kā ej un štuko visu laiku. Bet daudziem varbūt tā nebija, bet tas arī ir tā starpība, kāpēc beigās man tas ir, kāpēc esmu šeit vai kāpēc es tur ilgi nospēlēju, jo man vienkārši bija kaifs no tā visa un es biju apmāts ar to visu attīstīt un darīt pēc iespējas ātrāk un labāk. Nu jā, tu esi ar citiem 18 gadniekiem, 20 gadniekiem, 22 gadniekiem, visi jau tur diezgan jauni, visi ir gatavi pēc mēģiet uzsēt. Tagad jau arī, kad ir improvizācijas akadēmijā, kas ir forša vieta, kur Nītišs un Zintars Roškalns un tā tālāk, kas par Silvas tur vada. Es jau tur esmu tagad arī gājis, un kad tev grupiņā ir tādi vecāki cilvēki, arī ap 30, tad viss beidz pēc mēģi. Neviens nekad neiet. Tas ir tāds, man liekas, tīri vecuma. Jā, vienkārši viņam bija daudz jauniešu. Bet tā kopiena bija riktīgi foršs aspekts tam visam. Jā. Cik reizes tu improvizēji, ka tu esi kāds meitenes tur Donžuāns?
Tā ir. Citreiz tu tur mēģini. Es vienkārši iedomājos, jūs ejat uz bāru, un tad tā improvizācija savā ziņā, tu tā kā, tu uztājies tēlu, vai ne? Vai ko tu runā par mēģinājumu? Tur jau tā, es tāpēc prasīju, ka tu, kad pirms pēc tam, Mēs joprojām bārā. jā, es domāju, bet kaut kā tu savā galvā uztājies to kaut kā to, tā ir scēna, es tagad esmu tāds Don Juans kaut kāds, un es eju aplodot šo sievieti. Un tad tu caur to ķipā kaut kādā. Paņem zvaniņu līdzi. Nē. Tu pēc mēģinājuma esi Kristaps, un tu vari darīt, ko gribi. Kāpēc ar mazu vaniņā paņem maini, kad tev kaut kas nepatīk, maini emociju, kādreiz būtu. Tagad esmu dusmīgs. Bet tie bija skaisti laiki, un es domāju, ka mums vajag visu to darīt. Ik pa laikam man šeit ļoti neveselīgi pamest to pasauli pavisam. Ik pa laikam tev vajag sagaidīt saulēktu un iet mājās. Jo kaut kas skaists arī muļķīgs un ir tajā visā. Tā sajūtiņa par, klātesamību vai kaut kas tam līdzīgs. Ciet, mēs tajā pieaugušo dzīvē tik ļoti ieciklējamies kaut kādu nākotni un visiem darbiem un tam līdzīgi. Protams, ne visi tas vairāk par sevi runājam. Un tad pietrūkst tas playfulness vai bezatbildība. Paņem tālruni un uzzvani. Ja aizsūtīja īziņu savam lielākajam dzērāju draugam, pasaki, hei, sen esam to darījuši. Jā, čau, Rihard, zini, jā, es pirms 5 gadiem atmetu jau mēs sen esam runājuši, bet jā, visu man dzīve aizgāja pa burbuli, es zaudēju savu otro pusīti, man atteicās ģimenes, zaudēju darbu, es kādu brīdi dzīvoju uz ielas, un sūkāju pimpi, es sūkāju pimpi cilvēkiem aiz Rimī. Un 5 gadi tagad tu vairs nedzer, un tagad es nostājies uz kājām. Es atradu draudzi, es izgāju cauri 12 soļu programmai. Un tāpēc varētu nosvināt. Pievērsies Jēzum un Dievu vārdam, un tāpēc es vairs nedzeru, 5 gadus, tā kā varu man apsveikt. Rīktīgi forši, bet man ir ideja. Šodien ir piekdiena, un piekdienās ir daudz vietiņas, kas ir vaļā. Tu, es, vecie labie laiki. Maucam uz tramvaju, braucam uz centru. Man ir blašķīts ar Hektoru. To mēs iztukšojam jau tramvajā, spēlējam. Ja? Katrs ocu kontakts, ko es dabūju, tu iedzer šots. Rihard, es saprotu, ko dari, bet es nevaru. Tas izklausās labi. Es nevaru, tas alkohols viņš iznīcināja visu manu dzīvi. Es nevaru vienkārši tā. Tagad man ir ģimene, man ir 2 bērni, man ir sieva, ko es mīlu, ko esmu altāru Dievu priekšā apprecējis. Kad Dievs, tas izklausās tik labi. Vecīt, es tev pat neteikšu vārdu. Es pieeju mazliet klāt tuvāk tev. Tu tikko iepūt klausulē? Pareizi. Jā, es jau esmu pārliek, pagad, tu jau esi pārliek. Tu esi sacēries. Nē, zini, es lieku nos klausu. Ai, fucking, viņš ir mainījies, pīpis. Bet tu biji tuvu, ja tu nebūtu šito blowojis. Jā, es nebūtu burtiski blowojis klausulē. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka skatījāties šo podcastu. Piesakojiet šim podkastam YouTube vai Spotify vai jebkur, kur jūs to klausāties. Un neaizmirstiet arī par tiem dīgdieņu ikdienas video, mums riktīgi palīdzēs. Un vēl viena lieta. Mēs gribam, mums pašiem jau ir pāris, ko mums varētu paaicināt, bet redzat, Kristapam blakus esmu es, un es te palikšu. Bet Robertam blakus nav neviena. Un mēs gribētu tur iebāzt, iestūķēt. Varbūt ir kāds labāks vārds. Novietot kādu viesi, cilvēku, ar ko kopā kādreiz ierakstīt kādu epizodi. Un, ja jums liekas, ko varētu mēs iebāzt šajā vietā. Iebāzt, iestūķēt. Ko dara? No kā jūs gribētu dzirdēt kaut ko? Ko dara policisti ar aizdomās turamo? Nopratināt. Jā, kāds cilvēks, ko jūs gribat, lai dīgdieņi nopratina, tad ierakstiet komentārā. Jo. Un tagad pēdējie vārdi no Kristapa.
Čau! Ejam dzert un tusēt. Dzīvo vienreiz, ejam visi piecerties. Ejam dzert visu alkoholu, kas mums ir, un aizņemsimies no kaimiņiem. Dīgdieņu podcasts. Fuks, tā bija kačī melodija. Jā, labi. Tas bija diezgan labi. Redzi?